Labdien, mūsu klausītāji un skatītāji! Jau pavisam drīz 7. jūnijā notiks Gulbenes novada domes vēlēšanas, un Dzirkstele turpina priekšvēlēšana intervijas ar sarakstu līderiem. Šoreiz partijas Latvijas pirmajā vietā saraksta līdere Ailita Kublačeva. Labdien, Ailita! Labdien! Nu tad sāksim. Kā tad redzat kopumā novada attīstību un kā redzat katra pagasta attīstību? Kā plānot attīstīt katra pagasta dzīvi un novadu kopumā? Kopumā novads sastāv no vairākiem pagastiem, un, diemžēl, šobrīd es nevaru pateikt tās lietiņas, kas jāizdara katrā pagastā, jo līdz šim nestrādājām novadā, bet ir savs redzējums, kā pilsētas, kā novada iedzīvotājai. Tas, ko es redzu pati, tas, ko mums stāsta, tas, ko mums stāsta tie uzņēmēji, kas vispār gribēja izveidot šādu komandu un kaut ko varbūt ienest no sevis, no savas pieredzes. Līdz ar to mums nav tā taktika tāda, ka apbraukāt katru tagad pagastu un prasīt cilvēkiem, ar ko jūs neesat apmierināti, ko jūs gribētu. Jo mēs nevaram arī pateikt, ko mēs tā kā neesam izdarījuši, jo neesam piedalījušies līdz šim. Bet mums ir doma, ja mēs tiksim pārstāvēti novada tā kā pārvaldē, tad noteikti uzklausīsim katru, gan uzņēmēju, gan cilvēku, gan pagasta visas vēlmes tiks uzklausītas, un tad jau veidojot nākamā gada budžetu, jo šī gada budžets jau ir tā kā izveidots un cilvēki strādā, noteikti pievērsīsimies katrai tai vēlmei, ko cilvēki grib tā kā redzēt un sajust no jaunās valdības. Jā, skaidrs, labi, paldies. Ko darīt jūsuprāt, lai jaunatne te paliktu, strādātu, veidotu ģimenes, iekļautos sabiedrībā? Jā, jaunatne tas ir ļoti svarīga daļa, un vispār mūsu prioritāte ir ģimene. Un ģimene, kā mēs zinām, ir sākot no tikko piedzimuša bērniņa līdz pat vecvecmāmiņai vai vecvectētiņam. Un lai šīs ģimenes būtu kopā, lai šīs ģimenes varētu tā kā viens otru atbalstīt un redzēt, kā izaug viena paudze un aiziet otra paudze, tad ļoti gribētos, lai jaunatne atgriežas. Es personīgi arī, mana ģimene arī, mēs bijām 20 gadi prom no novada, kaut gan es deklarēta vienmēr biju šeit, un katru sestdienu, svētdienu biju šeit, bet vienmēr gribējās atgriezties, jo tās saknes ir spēcīgas. Ja ir ģimene tāda stipra un saliedēta, tās saknes ir spēcīgas. Un lai tie jaunie iegūstot izglītību, vai tas ir ārzemēs, vai tas ir Rīgā vai kādā citā Latvijas pilsētā, lai viņi atgrieztos, viņiem pirmām kārtām ir jābūt, kur atgriezties. Jo ar vecākiem dzīvot kopā, tas nav labākais variants. Katrai ģimenei ir vajadzīgs savs mājoklis, un šobrīd, manuprāt, pilsētā tā ir diezgan liela problēma. Mums arī komandā ir jauns speciālists, kurš saka, ka ir jādzīvo pie vecākiem. Mums nav iespējas. Dzīvokļu fonds Gulbenē praktiski nav. Ir ļoti, ļoti, ļoti minimāls. Ja grib nopirkt savu dzīvokli, tad ir vajadzīgs atkal pirmais atbalsts, tie 10% no tas līdzfinansējums, kur jauniešiem nav šie 10%. Tad ir vajadzīga infrastruktūra, lai viņi justos labi, lai te būtu viss tīrs, lai no rīta ceļamies, ejam, vedam bērnus uz dārziņu vai uz skolu, lai mums ir darbs jauniešiem. Ja tas viss būs, viņi atgriezīsies. Jo tās saknes ir diezgan tādas stabilas šiem te lauku novadu cilvēkiem. Līdz ar to mums ir arī plānā daudz dažādi projekti, kas vēl palielinātu, un līdz šim es redzu, ka tie, kas strādāja novadā, arī ļoti daudz ir domājuši un strādājuši pie tā, lai būtu bērniem, jauniešiem, jauniem cilvēkiem, tā kā labvēlīga vide šeit, lai atgrieztos.
Bet ir ko pilnveidot, ir ko vēl darīt. Jā. Ko gribētu panākt uzņēmēju labā? Jā, uzņēmēji, manuprāt, mūsu komandai ir bezmaz vai pirmajā vietā. Jā. Tāpēc, ka, jo tērēt naudu bērniem ir jātērē, veciem cilvēkiem priekš viņiem ir jātērē naudiņa, bet tā naudiņa ir kaut kur jārod. Un uzņēmēji ir tie, kas veido to naudiņu, ko var pārējiem tērēt. Un jo vairāk mums būs uzņēmēji, jo viņi būs stabilāki, ja viņi būs tādi, kas maksās arī nodokļus, nevis tikai savus ienākumus ielaidīs izdevumos, ja? Jo novadam būs lielāka tā nauda, ar ko varētu tās daudzas lietas darīt. Viens no tiem ir uzņēmējiem radīt tādu vidi, kad viņiem veidojot uzņēmumu, viņi var piesaistīt darba spēku, lai tam darba spēkam nav jābrauc nezinu no kurienes, lai tas darba spēks arī varētu atrast, kur dzīvot šeit. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgas arī tādas nekā kopmītnes, bet tādi pagaidu dzīvokļi, īres dzīvokļi, kur tiem uzņēmēja izveidotajam kādam lielākam uzņēmumam, lai varētu darba spēku šeit piesaistīt. Kā plānojat risināt civiliedzīvotāju aizsardzības un patvērtņu pieejamības jautājumu potenciālā kara vai militārā apdraudējuma gadījumā? Noteikti arī esat par to domājuši, runājuši. Kādas ir jūsu tās idejas? Ko varētu darīt? Jā, šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo mēs dzīvojam ļoti tuvu agresoru valstī, no kuras nāk ļoti bieži piemin Baltiju, piemin Latviju, Igauniju, kad mēs esam tā kā apdraudēti un esam ļoti tuvu šai valstī. Negribās ticēt, negribās domāt, ka mēs to piedzīvosim, bet kaut kādai gatavībai uz to ir jābūt. Cik es zinu, ir bijušas arī kultūras centrā apmācības, kā cilvēkiem sagatavoties un sagatavot to pirmo somu, ja gadījumā kaut kas notiek. Es personīgi neesmu dzirdējusi. Es esmu diezgan aktīva, tādā ziņā, kad strādāju centrā pilsētas, man ir daudz pazīstami cilvēki, man arī ir telefonā dažādi portāli, kur var izlasīt ziņas, bet es nedzirdēju. Tas nozīmē, un nezināju, ka ir tādas apmācības, tas nozīmē, ka nelīdz visiem cilvēkiem aizgāja tas. Tā tikšanās, jūs domājat, kas bija kultūras centrā, ar ugunsdzēsējiem, Jā. Tas nozīmē, ka neaizgāja līdz visiem cilvēkiem. Ja jau līdz aktīviem neaizgāja, tad līdz tādiem neaktīviem vispār šī informācija neaizgāja. Tas nozīmē, ka tas ir vairāk jāpievērš uzmanība un jāmēģina ik katrs iedzīvotājs novada tā kā uzrunāt un pastāstīt viņam. Saistībā ar patversmēm mēs esam daudz runājuši par to, kur mēs katrs varētu doties, ja kaut kas notiek. Ja? Kāda ir situācija palikt daudz dzīvokļu mājā, 5 stāvu, kāda ir situācija, piemēram, privātā mājā, kur ir pagrabs, vai kur ir mežs tuvumā, vai kā. Ļoti negribās ticēt, ka līdz tam nonāksim un ka tas nenotiks. Es esmu personīgi pajautājusi par tām vietām, kur cilvēki varētu doties, organizēt doties. Ir Šķieneros tāda vieta, bet pirms kādiem, grūti pateikt, gada, pusotra, varbūt pirms kādiem mēnešiem ir bijusi novadā tāda saruna, ka to vajadzētu atjaunot, ka to vajadzētu pilnveidot, ievilkt elektrības, nopirkt gaisa tās visas iekārtas, lai tur būtu arī skābeklis, gaisa cilvēkiem, ja tur dosies uz to patversmi. Bet viss tas palicis ir tikai tādā runāšanas līmenī. Pilnīgi nekas nav darīts. Novads esot teicis, jā,
vajadzētu, ar to arī viss ir beidzies. Bet ko jūs būtu gatavi darīt, ja tiksiet ievēlēti tieši patvērtņu jautājumā? Turpināt labi iekārtot tās, kas ir atzīmētas, būvēt no jauna. Kā jūs risināsiet? Nemāku pateikt. Tas ir jārunā, tas ir jādomā, tas ir jāmēģina saprast daudzu cilvēku viedoklis, kas ir saistīts ar to. Kam varbūt ir kaut kāda pieredze vai bijušas apmācības saistībā ar to. Bet par to ir noteikti jādomā, jo nav nekas beidzies. Mums tā nedrošība saistībā ar šo te ar katru dienu pieaug. Jā. Lasītāju jautājums. Kad plānojat nosvaltēt Grand Seguma ielas Gulbenē? Vai par to ir domāts, runāts? Mūsu komandai par to nav domāts, kad tiks tas izdarīts, bet tas ir jādara. Jo tā ir tā pati vide, kur cilvēks labi jūtās. Viņš iziet no mājas, viņam ir celiņš līdz automašīnai vai celiņš, kvalitatīvs celiņš, nevis tur, kur kāja aizķerās līdz darba vietai. Daudz ir izdarīts. Es kā iedzīvotāji jūtu, ka ir daudz izdarīts. Mūsu pilsēta ir kļuvusi skaista. Tad, kad pie mums brauc draugi radi no citām pilsētām, priecājās. Tiešām tīra, skaista pilsēta, un paldies tiem cilvēkiem, kas ir līdz šim strādājuši. Varbūt, ka vēl kaut kur gribētos kādu veloceliņu, un veloceliņu kaut kur uz tālākām turisma vietām. Ļoti nepareizi izdarīja, kad plānoja autoceļu Gulbene Balvi, kad līdz Stāmerienas pagriezienam netika izveidots, netika iekļauts šis te veloceliņš. Jo mums ir tā Stāmerienas pērle ar vēl daudzām skaistām vietām uz to pusi, kur tiešām varētu turisti braukt, paši iedzīvotāji braukt drošāk. Jā, ir jāskatās, kādas ir iespējas, jo mums šobrīd nebija pieredze. Jā, un noteikti ar savām iespējām to, ko nopelna Gulbenes novads, un tas līdzfinansējums, ko dod valsts klāt vēl, lai izdzīvotu, noteikti nepietiek. Ir vajadzīgas tādas investīcijas un vajadzīgi tādi cilvēki, kas gatavi šajās skaistajos novados, kas ir ne ap Rīgu, bet tālāk ieguldīt, lai te arī būtu skaisti, interesanti un droši dzīvot. Jā, skaidrs, labi, paldies. Arī lasītāju jautājums, kā raugāties uz ideju novadā izveidot dzīvnieku patversmi? Dzīvnieki, jā, tas ir kaut kādi mīļi, labi radījumi, un vienmēr viņiem vajag palīdzēt tiem, kuriem nav labi forši saimnieki. Bet tas ir diezgan dārgi. Ja mums patversmes ir blakus, un viņas spēja uzņemt arī mūsu dzīvnieciņus, kam nav saimnieki, tad noteikti ir jāizmanto tās patversmes, jo tas ir stipri izdevīgāk novadam. Pašiem savu patversmi izveidot, tas ir ļoti dārgi. Ja mēs būtu pašvaldība, kurai būtu liela līdzekļi, ražotāji daudz un tādas, kā ir pierīgas pašvaldības. Jā, šobrīd es domāju, ka ar Alūksnes patversmi ir diezgan laba sadarbība, un tie līdzekļi, ko mēs atvēlam viņiem, viņi labprāt pieņem mūsu dzīvnieciņus. Bet mūsu cilvēki atkal brauc uz Alūksni un šos dzīvnieciņus adoptē. Reizēm. Pat man kolēģīte adoptēja sunīti no Alūksnes. Redz, cik jauki tiešām. Jā. Es domāju, ka mums ir jāsadarbojas. Ir lietas, kur nevajag tērēt lieki, ko var izmantot tos resursus, kas jau ir ļoti labi blakus novados izveidoti. Jā, labi. Vēl viens lasītāju jautājums. Jūs esat Nikolai Stepanova radiniece vai tiesa? Nikolai Stepanovu es atceros kā vienu no labākajiem novada vadītājiem. Tas bija vadītājs, kurš neļāva sašķelt mūsu novadu.
pie novadu reformas, kur daudzi novadi tika sašķelti maziņos, pilnīgi neliederīgi izmantoti līdzekļi un cilvēki tika tā kā savstarpēji sanaidoti, jo pēc tam atkal vajag kaut ko atpakaļ, jo nav izdevīgi. Viņš bija ļoti labs novada vadītājs savā laikā, bet man nekādas radnieciskās saites ar viņu nav. Es viņu pazinu kā cilvēku, kā vadītāju, bet nekas vairāk. Jā. Jūsu programma, pāris jautājumu no jūsu programmas. Teikts pašvaldības struktūras optimizācija. Kā tas domāts un ar kādu mērķi? Ziniet, kā es personīgi pati šobrīd tā kā neesmu pašvaldībā strādājusi, neesmu gājusi nevienā kabinetā, neko tā kā lūgt vai kārtot. Ja kaut kas ir bijis, tad tas ir attālināti, kāds rēķina nosūtīšana vai kā. Bet es īsti nezinu, mēs tā kā esam pret attālināto darbu. Pašvaldībā. Ir firmas, ir nozares, kur attālinātais darbs ir ļoti laba lieta. Ja? Ir sevišķi arī jaunajiem speciālistiem. Ja viņš var dzīvot Gulbenē un attālināti strādāt Rīgā kādā nozīmīgā vietā, tas ir ļoti labi un apsveicami. Bet pašvaldībai es uzskatu, ka nav jābūt attālinātajiem darbam. Pašvaldības cilvēkiem ir jābūt uz vietas, visiem pieejamiem tajā brīdī, kad kādam vajag, kādam novada cilvēkam vajag. Ka tā nevar būt atruna šodien, es strādāju attālināti. Tādā ziņā optimizācija. Tas, kas saistās varbūt ar cilvēku daudzumu, es nemāku teikt. Tur ir jāskatās tajā brīdī, kad jau būs tā pieeja šiem cilvēkiem, vai tiek atsēdētas tās 8 stundas, vai intensīvi strādātas. Jā. Labi, vēl jūsu programmā ir arī minēts novada pagasta ceļu ietju remonts un izbūve, un minēti konkrēti ceļi, kā piemēram Gulbene Šķieneri Stāķi un Gulbene Kalniena, kas ir valsts ceļi. Kā plānojat panākt rezultātu? Iepriekšējai valdībai bija rezultāts jau. Bija projekts par lieliem tūkstošiem. Bija pat tik tālu, ka ir iedalīta nauda tam visam. Jau bija tā kā tās iesaistītās puses, kas to darīs, jau bija gatavas sākt strādāt. Vienā dienā šī te nauda tika noņemta Gulbenei, Gulbenes novadam un pārceltā Kurzemes vienam no novadiem. Kāpēc tas notika? Varam tikai minēt, bet par cik es nezinu konkrēti, tad es arī neminēšu to iemeslu. Ļoti skumji, jo tas Gulbenes Šķieneru Stāķu ceļa tā kā pārveidošana, izveidošana ir ļoti svarīga, jo es uzskatu, ka Šķieneri Stāķi mums ir kā guļamrajons apmēram. Tur ir daudz dzīvokļu mājas, un tie cilvēki, kas tur dzīvo, viņi pārsvarā strādā Gulbenē. Pārsvarā. Līdz ar to viņiem būtu tā iespēja, piemēram, ar velosipēdiem atbraukt uz pilsētu un atpakaļ. Viņiem nebūtu jāstāv un jāgaida autobus, kas ir neliels attālums, tie daži kilometri, tas būtu gan fiziskā aktivitāte ceļā uz māju. Vai atkal tad, kad neiet autobuss nekursē, ir tādi gadījumi, jo man arī kolēģis ir no Šķieneriem uz velosipēda un ir šeit. Tā kā tas bija ļoti skumji, kad šis te ceļš ir ļoti sen renovēts, rekonstruēts. Un ja tur būtu gājēju celiņš, velo celiņš, kā tagad veido viņus kopā un atjaunots tas ceļš, tas būtu ļoti tā kā. Plus vēl Šķieneros ir izveidots sen jau liels industriālais centrs, kas ir pustukšs. Tur ir ļoti lielas iespējas, lai atkal jauni uzņēmēji varētu sākt veidot savu jaunu uzņēmēju darbību. Tā ir vieta, kur varētu ļoti attīstīties. Bet kā panākt to rezultātu, lai būtu tas ceļa remonts beidzot? Rezultātu var panākt ar to, ka ir jāatrod tam atkal līdzekļi. Ja tos līdzekļus nevar atrast te uz vietas, ja, tajā budžetā, kas ir novadam dots uz gadu, tad ir jāmeklē tālāk.
Mums ir dzirdīgas ausis un ļoti liels atbalsts Rīgā, kur ir pilnīgi citas iespējas, pilnīgi citi vērieni. Ir pat piedāvājums jau Šķieneru tajā industriālajā centrā izveidot lielu ražotni, liels investors, bet ir vajadzīgas atkal daudz nosacījumi. Tas pats tie paši ceļi, tā paši dzīvošana, lai bērniem būtu pieejams tas, kas ir nepieciešams bērniem, skolas, pulciņi, dažādi pasākumi, nometnes, to, ko vēlās darbinieks priekš sava bērna. Tā kā šis te ir viens no mūsu, tā kā, var teikt, sākuma darbiem, ko mēs noteikti gribam panākt, jo nauda tika ieguldīta, nauda liela projektā, visā pārējā izpētē, arī, ja tās zemes, es īsti nezinu šobrīd, vai tās zemes visas tika jau sakārtotas tā, kad pieguļošās zemes nav īpašnieka, bet jau ir pilsētas, tas ir tā kā jānoskaidro vēl man, bet jā, tas mums ir, jo mēs gribam attīstīt Šķienerus un arī tādu, kā, kas minēts programmā, mums ir sapnis izveidot baseinu. Jā, tas jau bija nākamais jautājums. Jums tiešām programmā ir tādas skaistas lietas kā baseins, rehabilitācijas un atpūtas komplekss, kultūra vēsturisko objektu sakārtošana, rotaļu laukumu izveide un atpūtas zonu pilnveidošana un labiekārtoti dabas parki un vēsturiskā koka gaisa tilta un Rudolfa parka atjaunošana. Lai to visu īstenotu, visticamāk, ka būs no kaut kā jāatsakās. No kā jūs esat gatavi atteikties, lai tas viss taptu? Ziniet kā, šajā programmā gribas ielikt visu. Un par cik mēs neesam strādājuši, tad mums ir tā sajūta, ka mēs gribam daudz un gribam uzreiz. Tās iespējas jau mēs redzēsim tad, kad sāksim strādāt. Bet tā cerība, ka mums ir kas atbalsta, ka mums ir kas sadzird, mūsu partijai pārstāvniecība arī valsts pārvaldē. Un tas nekas, ka viņa šobrīd ir opozīcijā, viņa ir labākā opozīcijā pēdējo valdību laikā, jo viņa ir skaļa, viņa ir argumentētiem priekšlikumiem tā kā aktīva. Tāpēc, jā, Gulbene ar savu budžetu to nevar izdarīt, bet mēs ļoti strādāsim, lai piesaistītu arī citas investīcijas, citus projektus. Ir vienkārši jāstrādā un jāprasa un neiet prom, kamēr neiedod. Jā, labi. Vai jūsu sarakstā ir krimināli apsūdzētie vai tādi, kam šāda sodāmība dzēsta? Ja tā, kāpēc jums šādi cilvēki sarakstā vajadzīgi? Proti, cik svarīgas jums ir deputātu kandidātu reputācijas? Jā, šis jautājums ir tāds nepatīkams, jo es jau sen biju aizmirsusi, ka mums ir tāds viens cilvēks. Tas bija ļoti sen, un viņu apsūdzēja nepatiesi, ļoti nepatiesi. Tajā laikā es viņu labi pazinu kā brāļa draugu, un mēs pat gājām uz tiesām. Un mūsu valstī ir tāda likumdošana, kad it kā tu neesi vainīgs, bet tevi var padarīt par vainīgu. Un neko mēs vienkārši cilvēki nevaram izdarīt. Es uzskatu, ka viņš tika apvainots nepatiesi, viņš izturēja sodu, viņš ir gudrs, talantīgs, ļoti pozitīvs novada cilvēks, un viņš ir izveidojis ļoti svarīgu mūsu novadā uzņēmumu, un jā, gribējās to aizmirst. Nezinu, kāpēc atkal šajā kontekstā tika tas pacelts. Jā. Nepatiesi. Es varu apgalvot, ka viņš tika apsūdzēts nepatiesi. Paldies par atbildi. Jūs esat kā tautā saka tā saucamā Šlesera sarakstā. Un viņš tomēr tāda pretrunīgi vērtēta personība. Ja atminamies 11. gadu, kad Zatlers atlaida Saeimu, tad toreiz valsts prezidents teica, citēju,
ka Saeimas balsojums nedeva atļauju korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam veikt kratīšanu Saeimas deputāta Šlesera dzīves vietā, ir kā sirēna, kas brīdina par nopietnu konfliktu starp likumdevēju un tiesisko varu. Saeima savā balsojumā izrādīja necieņu pret tiesu varu, toreiz uzsvēra Zatlers. Tad kāpēc jūs izvēlējāties tieši Šlesera sarakstu? Ziniet, kā Šlesera, kļūdīties jau var tas, kurš dara. Un ja tas, kurš dara ļoti daudz, viņam varbūt arī savā darbībā ir tās kļūdas vairāk nekā mums vienkāršiem cilvēkiem. Es ļoti cienu viņa principus. Tas, ka viņš pirmām kārtām tā ir ģimene. Un kā es sākumā teicu, ģimene, Latvijas cilvēks, novada cilvēks, tas ir pats svarīgākais, kāpēc mēs vispār kaut ko daram. Jo, ja nebūtu cilvēku, nebūtu kam to visu darīt. Viņš cilvēku labā ir darījis ļoti daudz, ir ļoti labas lietas, ko viņš ir. Un viņš arī kā politikā ir ienācis jau kā bagāts cilvēks, kurš ir ļoti daudz strādājis, pelnījis, lai kaut ko dzīvē sasniegtu. Viņam ir ļoti tādas man pieņemamas vērtības, kā ģimene, attieksme pret ģimeni, attieksme pret darba darītājiem. Un arī tas, ka viņa tā galvenā prioritāte ir attīstīt Latvijā uzņēmēju darbību un nevis šmugulēties, nevis zakt, nevis kaut ko sarunāt, bet strādāt, lai nopelnītu naudiņu. Jo bez naudas mēs nevaram neko. Tas ir primārais. Arī tiem bērniem atbalsts, arī ģimenei atbalsts, arī veciem cilvēkiem, tie, kas nepelna, ir vajadzīga nauda. Un ja viņš Latvijā attīsta tādus uzņēmumus, kas nes peļņu, lielu peļņu, man viņš liekas nevis kā prioritāte, bet kā autoritāte tam lielajam darbam, ko viņš dara. Jā, varbūt ir kļūdas, un par tām kļūdām, ko jūs minējāt, tas bija ļoti sen, un es tad politikā varbūt nepievērsu uzmanību pat. Es skatos šobrīd, vai es viņam varu uzticēties, vai nevaru uzticēties. Kāpēc balsot tieši par jūsu sarakstu? Mēs esam jauna komanda, mēs gribam strādāt, nevis atsēdēt. Mēs gribam nevis to rutīnas darbu, bet to idejas darbu nonākt līdz galam. Mūsu uzņēmēji ir tie cilvēki, kas risina problēmas 24 stundas diennaktī. Ir problēma jāatrisina. Novadā ir tā, ka problēma, to vajag caur to kabinetu, caur šo, izlasīsim to, vai mēs varam, vai mēs nevaram. Uzņēmējiem ir bišķiņ savādāka tā attieksme pret darbu. Problēma vajag uzreiz atrisināt. Ja jums vēlētājiem liekas, ka kāds kaut ko nedara kā vajag, ja jums ir tāds iespējas, ka jūs nesadzirdat, ka neuzklausa, tad jūs nevarat vēlēt par tiem, kas šobrīd strādāja. Ja apmierina, tad jūs varat vēlēt. Tātad mēs uzrunājam visus tos, kas grib kaut ko mainīt, kas grib savādāk, kas grib, lai viņi ir sadzirdēti, lai varētu mūsu pilsēta būt skaista, sakopta, turpināt būt, jo viņa arī šobrīd ir skaista un sakopta. Mēs gribam ar savām jaunām idejām, jo tās iepriekšējās idejas jau ir bijušas, nesasniegušas cilvēkus, vai nav bijušas iespējas, lai sasniegtu. Mēs gribam nākt ar savām idejām, varbūt, ka tās ir vērtīgas. Jā. Un vai esat gatava vadīt novadu? Neesmu par to domājusi. Tiešām neesmu domājusi. Es domāju, ka novadā ir cilvēki, kas ir spēcīgi, zinoši, novadu jau varbūt pārzina no līdz. Es esmu gatava būt atbalsts šiem te labajiem cilvēkiem, kas grib strādāt novadam. Skaidrs. Par vadīšanu noteikti neesmu domājusi. Nejūtos tik stipra. Paldies par godīgu atbildi, jā. Paldies!